Lielvārdes pagastu caurvīja dažādi notikumi, nostāsti un leģendas. Daudzi no tiem spēcinājuši un iedvesmojuši ne tikai lielvārdiešus, bet arī latviešu dižgarus. Kaibala nozīmē sāpju upe, ciešanu upe. Un šo vārdu ieguva Ivana Bargā laikā, kad viņš tos, kas pretojās viņa varai, viņš uzdūra uz plosta tādu mieti asi, uzdūra cilvēkus un pa upi palaida, lai redz, kas var būt, ja pretosies. Rodas gan sajūta, ka ar šādām zvērīgām metodēm Ivans Bargais varētu šajieniešos ielikt tikai īpašu spītu un spēku. Pāris gadu simteņus vēlāk par šo taku, kas senāk bija galvenais ceļš Rīgas virzienā, mēs dodamies uz kādu īpašu vietu Dzejas ozoliem. Kur Kaibaliņa graužas pie vecās Daugavas, tur senos laikos zēla 3 dievu ozoli. Bet tas bija tur iekšā Daugavā, tagad viss ir aizaudzis. Leģenda vēsta, ka senatnē 3 ozoli tepat Daugavas krastā kalpojuši par svētvietu. Aizgājušo laiku piemiņai 1971. gadā šeit tika iestādīti 3 jauni kociņi, ko nosauca par Dzejas ozoliem. Šai vietai piemīt īpaša enerģija. Nevelti Auseklis te sēdēdams veltīja šai vietai skaistas dzejas rindas. Tur neskanēja dziesmas, nec skaļi lūdzieni, tik sirdis laimē lēca šai dievu svētnīcā. Tepat blakus pārmaiņas piedzīvo senā Kaibalas skola. Atvērta tālajā 1869. gadā, tā piedzīvojusi daudz skaistu mirkļu un arī notikumu. Auseklis šeit rakstījis dzejas rindas, savukārt komponists Emīls Dārziņš šeit komponējis mūziku, pieskandinādams pie atvērtiem logiem tuvāko apkārtni. Slavenā komponista mūzikas skaņas noteikti apvijušas arī netālu esošo Kačas kalnu, ar kuru saistīta traģiskā Katrīnas leģenda. Katrīna bija skaista un dzirkstoša meitene, mīlējusi dziedāt, bijusi drosmīga gan sadzīvē, gan darbā, bet 17. gadsimtā sievietei tādai nepienācās būt. Tā nu visas apkaimes nelaimes un neveiksmes tika noveltas tieši uz viņu, jo Katrīna redz esot ragana un to jāsadedzina. Atbrauca Rīgas rāti un nostādīja orķestri un atveda Katrīni, pielika uguni un dedzināja. Viņa bija baltā kleitā, tā saka, bet kas to atceras? Bet Lielvārdes pagasts piedzīvojis arī daudz skaistu brīžu, daudz skaistu cilvēku. Un viens no tādiem – Edgars Kauliņš, iedzīvotāju mīlēts un cienīts. Viņš šeit aizvadījis lielu savu dzīves daļu, paveicis daudz Lielvārdes pilsētas pagasta un apkārtējo teritoriju labā. Ja Ivans Bargais cilvēkus sodīja par nepaklausību, tad Edgars Kauliņš iemiesoja pretējo – labestību. Tiek uzskatīts, ka tieši viņa asais prāts, atjautība un cilvēcība nodrošinājusi to, ka 1949. gada marta deportācijās no Lielvārdes netika izvests neviens iedzīvotājs. Tāds lūk mums Lielvārdes pagastā spēks.